Mani sauc Zaiga Tenisone, un es esmu ģeogrāfijas skolotāja Rīgas valsts pirmā ģimnāzijā. Mācu gan nacionālā programmā, gan arī starptautiskā bakalaurāta programmā. Es 1 gadu strādāju Amerikas Savienotās valstīs, Fulbright skolotāja apmaiņas programmā, un līdz ar to tad arī, protams, es tur mācīju angļu valodā. Tad pēc tam jau tā kā vieglāk bija. Es izmantoju grāmatas, kas daudzas nāk no Lielbritānijā un arī Austrālijā publicēts, kas ir angļu valodā. Un līdz ar to, ka tā angļu valoda ir, tā dod pieeju arī daudz plašākam informācijas klāstam. This is also a very good source of information where you can go and see some specific case studies what you need for your exams. Valoda ir kā līdzeklis, un tā valoda īstenībā atver ļoti daudz. Ja grib latviešu valodā sameklēt, tad īstenībā tas informācijas klāsts ir daudz vairāk ierobežots, jo mums jau tas lasītāju skaits valstī ir daudz mazāks, un līdz ar to ļoti daudz lietas nekad netiks iztulkots latviešu valodā. Es esmu vairākus gadus vedusi Latvijas komandu uz pasaules ģeogrāfijas olimpiādēm, un tad tur bija Dienvidkoreja, bija Dienvidāfrikas Republika, bija Austrālijā. Es esmu daudzas vietas arī redzējis. Īstenībā man ļoti patīk, un es mēģinu iesaistīt skolniekus. Es tā kā viņiem 10. klasē, kad es saku, jūs nekad nedabūsiet labu atzīmi ģeogrāfijā, jūs neskatīsieties ziņas, ja nesakoties līdz, kas notiek pasaulē. Do you have an idea why the country just in the 4 years made so big progress in enrollment ratio? Would they probably change their policy in using their money? Es mēģinu tā kā viņus iesaistīt diskusijā un panākt, lai viņi tās savas zināšanas izmanto arī skatoties, kas reāli pasaulē notiek.